Čau visiem! Cik jums tālākais, cik jūs esat uz copu braukuši? Tāpēc, ka pagājušā nedēļā man uzzvanīja Vilns un piedāvāja, ka mēs varētu uztaisīt interesantu prikolu, pacopēt viņiem Alesundā. Tagad ir kaut kāds jūras festivāls, un tur ir mēns ķeršanas sacensības. Es, protams, šitam te cilvēkam uzreiz pagriežu ziņu. Viņš tajā laikā bija Latvijā, bet viņš uzreiz, davai braucam. Neuzdod īpaši jautājums, galvenais ir piedzīvojums. Un cik mēs tagad pusotru stundu brauc, un pēc navigācijas vēl ir gandrīz 7 stundas jāvālē. Kāpēc viss tas pasākums tagad notiek Alesundā? Tāpēc, ka Alesunda ir reāli diezgan unikāla pilsēta, jo viss tās mēnes pa lielam pēc idejas vienkārši nārsto pilsētas centrā. Tie, kas nav bijuši Alesundā, viņi pa lielam tur ir uz vairākām salām, un tieši tāpēc tās zivs tur var brīvi peldēt apkārt un nārstot, un tagad sanāk, ka viss tur ir nonārstojuši. Un, teiksim, 3 vai 4 gadus apakaļ, piemēram, šitā te zīve izvilka, ne? Šito pirmā vietas ieguvēja, ja es pareizi atceros, 34 kg bija. Protams, tā ir absolūtākā veiksme, tāpēc, ka kaut vai tagad, ja mēs paskatāmies, pirmajā dienā jau tur bija vairāk 18 laivas un vesels kuģis ar copermaņiem. Tagad, kā vienmēr, kuram paveicas izvilkt tieši to lielo zivu. Bet katrā ziņā pavisam noteikti pastāv iespēja, ka tu izvilksi kaut kādu zivtiņu no 11 kg uz augšu. Tieši tāpēc ir tik interesanti arī aizbraukt uz turienu un pašam to visu redzēt un piedzīvot. Tagad mūsu piedzīvojums jau ir sācies, un uzrakst komentārā, cik ir tālākais ceļš tev bijis līdz copai, tāpēc, ka nevajag aizmirst, ka svētdien beigsies pasākums, tad mēs vēl 7,5 stundas kratīsies apakaļ mājās. Un, ja tu Alesundā mūs ieraugi, droši atnāc apsveicinies, papļāpas pa dzīvu.